Mēs devāmies pie organizatoriem, lai noskaidrotu, kā tad ir, vai starp tiem vairākiem simtiem Latvijas uzņēmēju, kas ņēma dalību pirmajā Ražots Latvijā izstādē un novembra beigās piedalīsies otrajā izstādē, vai starp viņiem ir atrodami tiešām novatoriski un moderni domājuši latviešu uzņēmēji, jeb kas tad šobrīd notiek mūsu valsts tehnoloģisko inovāciju jomā. Izrādās, ir mums šādi uzņēmēji, turklāt neviens vien. Vēl ir uzņēmums Smart Systems, jeb Incommerce Holding. Jā. Proti viņi apkalpo Latvijas lielākās organizācijas iestādes. Tās būtu pašvaldības, tā ir policija, tā ir ātrā palīdzība. Un tā doma ir tāda, kad Valmierā tika uzstādīts ātrās palīdzības monitorings, kad uz ātrās palīdzības mašīnu dispečers ar printeru var nosūtīt teiksim, pacienta stāvokli, kurā vietā viņš atrodas, un uz displeja izgaismojās maršrutu ceļš pie cilvēka, pie kura ir jānokļūst. Un arī mūsu valsts policijas mašīnas ir aprīkots ar šādu Latvijā izstrādātu monitoringa sistēmu. Gan šis fakts, gan arī dalībnieku pieteikumu uz nākamo izstādi pārliecinoši pierāda, ka mūsu valstī ir inovatīvi prāti, taču reizēm tiem vienkārši pietrūkst drosmes sevi parādīt citiem. Kā pirmsākumu es vienalga ieteiktu visiem pamēģināt un atnākt šo projektu, jo, ja jūs sēžat paslēpušies, neviens tāpatās par jums neuzzinās. Ja? Un tas ir pirmsākums, kur jūs varat iepazīstināt ar savu inovatīvo šo produktu. Ja? Ko pirmo es varbūt, kā uzaicinājumu uz pagājušo izstādi, ir Ventspils augsto tehnoloģiju parks, ja? Kur tas bija, man liekas, pirmais, kas kaut ko jaunu varēja parādīt. Ja? Runājot par šo izstādi, tad ir jau atnākuši arī Kurzemes biznesa inkubators, ja, kur es ceru, ka parādīs kaut kādas inovatīvas risinājumus, un arī Hubrīga. Ja. Lūk, pat pieminētajā Kurzemes biznesa inkubatorā ir izaudzis kāds patiesi unikāls pakalpojums, kas arī būs redzams šajā Ražots Latvijā izstādē. Tā ir pasta stācija. Ieej lielveikalā, atrodi pasta stāciju, ekrānā ievada saņēmēja adresi, samaksā un ieliec savu sūtījumu kādā no skapīšiem. Un lūdzu, jūsu paciņa pasta sūtījumam ierastajā termiņā nonāks pie saņēmēja. Vienkārši un ērti. Ideja nāca pirmkārt no citām valstīm, jo ne tikai Latvijā ir šāds te projekts, šis ir pilnībā ražots Latvijā, taču šādi paši pasta termināli ir gan Igaunijā, tepat mums kaimiņos, gan Polijā, Vācijā, arī Austrijā. Zinu, ka tikko Dānijā notika arī izstāde, kur piedalījās tieši no visām valstīm pasta termināli. Līdz ar to tas nav jaunums pasaulē, bet tas ir jaunums Latvijā, jo šis tieši ir izveidots pie mums. Pati konstrukcija tiek ražota Jelgavā un programmatūru ražo Rīgā. Kā redzam, modernas tehnoloģijas Latvijā tiek izmantotas visdažādākajās nozarēs. Arī, piemēram, dizaina mēbeļu ražošanā, kur tieši šo tehnoloģiju pielietojums dod ražotājiem arī labas eksporta iespējas. Ar tām mūsdienu tehnoloģiju iespējām mūsu eksporta spēja ir palielinājusies ļoti strauji. Jo mēs savu radīto to pievienoto vērtību varam pārnest uz jebkuru valstu pāris minūšu laikā. Mēs varam savu to dizaina skici vai jebkuru priekšmetu, ko mēs esam radījuši, noskot parametrus, aizsūtīt jebkuram vienalga uz Itāliju, Ķīnu, Angliju, pateikt, lai viņi pēc šāda veida viņi ražojot, viņi iegūst to pašu produktu šeit. Un pavisam interesanti kļūst tad, kad modernās tehnoloģijas dod iespēju arī mums pašiem pircējiem piedalīties sava iegādājumā produkta dizaina izstrādē. Kompānija Artbag, kas piedāvā uzražot, sašūt individuāli dizaina somas. Un kā viņi to dara, mēs caur biznesa inkubatoru atbalsta programmu palīdzējām viņiem uztaisīt īpašu IT programmu, tā saucamo konstruktoru, kur jebkurš šīs somiņas gribētājs var ieiet viņu Artbag mājaslapā un no pieejamajiem dažādajiem materiāliem vai piegriezniem uzradīt savu somiņu, tādu, kādu viņš viņu grib redzēt, paskatīties, pagrozīt viņu, un tad pēc tam kompānija šo somiņu uzražo.